Kā top kredītreitings? Kredītreitings ir ļoti precīzs novērtējums, kas parāda, cik uzticams tu esi kā aizņēmējs. Neatkarīgi no tā, vai esi privātpersona vai uzņēmums, tā aprēķināšanas process notiek identiski, mainās tikai dati, kas tiek ņemti vērā aprēķinā. Šajā video soli pa solim iziesim cauri šim procesam. Es esmu Inters no Kredīta informācijas biroja jeb KIB. Uzreiz gribu atgādināt, ka kredītreitinga aprēķināšana mums, Kredīta informācijas birojam, ir viens no galvenajiem darbības virzieniem. Šis aprēķins noteiktā brīdī var būt izšķirošs gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Tāpēc arī par šo tēmu dažādos griezumos stāstu vēl un vēl. Ieskaties KIB YouTube kanālā, lai uzzinātu vairāk gan par to, kas ir kredītreitings, gan par to, kādi dati tiek ņemti vērā tā aprēķinā, kā juridisko personu kredītreitings atšķiras no privātpersonu reitinga un daudz ko citu. Tātad, atgriežoties pie šodienas tēmas, no datu apkopošanas līdz gala novērtējumam, šodien centīšos pavisam vienkārši izstāstīt soļus, kā kredītreitings tiek aprēķināts un iegūts. Pirmais solis ir datu sagatavošana un apkopošana, jeb visas svarīgākās informācijas atlasīšana. Vienkārši sakot, par pamatu tiek ņemti fakti no tavas pagātnes un kredītvēstures. Tas ir neatkarīgi no tā, vai esi privātpersona, kura, piemēram, iegādājas kādu preci uz pēcapmaksu, vai arī uzņēmums, kurš ikdienā izmanto elektrību un sāk maksāt ikmēneša rēķinu apmaksu. Visi dati ir svarīgi un visi tiek izmantoti datu analīzē. Tātad datu sagatavošanas posmā tiek savākti visi būtiskākie dati, iepriekšējās saistības, maksājuma vēsture un maksājuma disciplīna. Pieprasījumi par tevi no citiem uzņēmumiem, arī esošās saistības un tā tālāk. Tas ir ļoti liels informācijas daudzums, tāpēc arī šādi uzņēmumi kā mēs, KIB, kas šajā procesā un datu ezerā nevien lieliski orientējas ikgadējās pieredzes dēļ, bet arī šo datu apkopošanu veids ļoti ātri un efektīvi. Iepriekšējos video jau minēju, ka šeit mums talkā nāk tehnoloģijas, kas palīdz informāciju no dažādiem datu avotiem apkopot precīzi, salikt pārskatāmi un galvenais bez kļūdām. Nonākam pie otrā soļa, kas ir sākotnējā analīze un novērēšana. Šeit ir viena ļoti svarīga lieta, ko vēlos minēt. Proti, tiek izvēlēts novērošanas periods, kurā dati ir stabili un nav, tā teikt, izkropļoti sezonāli svārstību vai kādas akcijas dēļ. Jo, kā zini, ir noteikts nozars un biznesa jomas, kurās mainīgie, kas tiek ņemti vērā aprēķinā, var būt izteikti sezonāli, jeb raksturīgi kādam noteiktam gadalaikam, saimnieciskās darbības specifikai vai nozarei. Tas ir svarīgi gan juridisko, gan privātpersonu datu sākotnējā analīzē. Paskatāmies un novērtējam, kāda ir bijusi uzņēmuma vai personas uzvedība un maksājuma disciplīna ilgākā laika nogrieznī. Uzņēmuma sakarā vēl piebildīšu, ka jau šajā posmā maksājuma disciplīna tiek iedalīta 3 grupās. Labie, bez būtiskiem kavējumiem, nenoteiktie ar kavējumiem virs 45 dienām un sliktie ar kavējumiem virs 90 dienām. Tātad mums jau ir viens sākotnējais parametrs, jeb rādītājs, kurš pasaka kaut ko par to, ko potenciāli varam gaidīt. Identiski principi ir arī privātpersonu gadījumā. Atšķiras tikai dati. Kad dati ir atlasīti, novērošana veikta, tālāk seko trešais solis – mainīgo, jeb raksturu lielumu analīze, kurā simtiem dažādu mainīgo tiek izvērtēti atsevišķi. Proti tiek atlasīti tie rādītāji, kas vislabāk prognozē potenciālo kredītrisku, varbūtību, ka persona vai uzņēmums neatmaksās aizdevumu vai pārkāps līguma vai darījuma nosacījumus. Redzi, katrs mainīgais lielums šajā izlasē tiek pārskatīts kā nākotnes saistību neizpildes prognozētājs. Piebildīšu, ka šajā stadijā vairāki mainīgie tiek izslēgti, tādi, kas ir nestabili, vai pamatojoties uz analīzi uzrāda neloģiskus rezultātus, bet tās jau ir tādas tehniskas detaļas. Galvenais, ko aicinu atcerēties, nav tāda viena kritērija, kurš noteiks. Viss šīs cilvēks vai uzņēmums ir bīstams, ar viņu sadarboties nevajag. Tas ir plašs, daudzu rādītāju apkopojums, kas veido lielo bildi, kas tad arī palīdz pieņemt datos balstītu lēmumu vai nu par aizdevumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu, vai jau detalizēti par darījumu nosacījumiem. Tālāk sekot 4. solis ir modelēšanas posms, kurā ar mainīgo grupēšanas, klasteringu un loģistiskās regresijas palīdzību tiek izstrādāts pats kredītreitings. Izklausās ļoti sarežģīti, vai ne? Jo tā arī ir. Kredītreitinga aprēķina procesā satiekas matemātika, statistika, varbūtības teorija, tehnoloģijas un citas zinātnes, lai radītu visprecīzākos aprēķinus un izslēgtu kļūdu iespēju.
Tātad šajā solī mēs izmantojam angliski tās dēvēto weight of evidence pieeju, kas ļauj pārvērst dažādus datus vienotā salīdzināmā rādītājā. Šis process palīdz precīzāk atšķirt, piemēram, zema un augsta riska uzņēmumus vai fiziskās personas. Lai pārliecinātos, ka modelis darbojas korekti, tas tiek testēts uz atsevišķām grupām un dažādos laika periodos. Tiek veikta gan statistiskā, gan kvalitatīvā validācija, lai nodrošinātu modeļu precizitāti un piemērotību plašākai lietošanai. Un šī visa rezultātā tiek iegūts kredītreitings. Efektīvs rīks kredītspējas novērtēšanai, kas palīdz kredītdevējiem un potenciāliem sadarbības partnerim pieņemt lēmumus un pārvaldīt riskus. Ir svarīgi atzīmēt, ka mūsu klientiem, saņemot no KIB kredītreitinga atskaiti, ja kredītreitings ir zemāks par optimālo, tajā var tikt uzrādīti tā saucamie pamatojuma kodi, kuri kopskaitā ir tuvu 100. Ņemam vērā, ka atskaitē nerāda visu algoritmu, kā tieši tika sarēķināts tavs kredītreitings. Tas nozīmē, ka arī visus pamatojuma kodus mēs tev nerādīsim. Maksimums, kas tiek parādīts, ir pirmie 5 pamatojuma kodi, kur ir visvairāk ietekmējuši tava kredītreitinga izmaiņas. Un atkal, nevienmēr tie būs visi 5. Varbūt 1, 2 vai, piemēram, 4. Kredītreitings ir mainīga vērtība un mazie iemesli, kas tavu kredītreitingu maina, nekad netiek rādīti. Ja runājam vēl detalizētāk, lai ir pavisam skaidrs, par ko es te stāstu, pamatojuma kodi ir tādi kā sarkanie karaudziņi par to, kāpēc tad kredītreitings ir zems. Piemēram, uzņēmumam pamatojuma kodi var būt šādi. Uzņēmumam ir fiksēti zaudējumi, uzņēmumam ir konstatēti maksājuma kavējumi, tātad kāds KIBam ir ziņojis, ka šis uzņēmums laikā nemaksā rēķinu. Vai pārāk zems pašu kapitāls, zem ienākumu no pamatdarbības un tā tālāk. Uzņēmuma gadījumā šādi kodi, kuru nozīmi pieredzējuši uzņēmumu finanšu eksperti, noteikti sapratīs no pusvārda, var kalpot kā izcils orientieris tam, kas būtu jāuzlabo vai par ko būtu jāparūpējas, lai kredītreitingu nākotnē varētu uzlabot un attiecīgi palielināt arī iespējas nākotnē saņemt labākus aizdevumu vai darījumu nosacījumus. Un tieši tāpat arī privātpersonām. Ja tu skaties savu kredītreitingu un tas nav labs, un redzi savā kredītreitingā pamatojuma kodus, tad uztver tos kā ceļvedi sev, kā uzlabot savu kredītvēsturi un attiecīgi arī kredītreitingu. Savēlkot visu kopā, KIB lielākā priekšrocība ir tas, ka mēs zinām ne tikai to, ko zina finanšu eksperti, bet mums ir precīzi skaitļi, kas mums palīdz pateikt precīzi, kurš klients var nodefaultēt. Tas ir nepildīt saistības. Un otra lieta, mēs redzam ne tikai viena uzņēmuma klientu uzvedību, bet arī to, kā uzvedās viss tirgus. Tas palīdz daudz precīzāk paredzēt tādu klientu uzvedību, kuri pagaidām pie jums nav vērsušies. Es esmu Inters, un tu skaties KIB izglītojošos video. Pieseko mūsu kanālam, kurā stāst ne tikai par kredītreitingu, kredītvēsturi, aizņemšanos, bet arī citām noderīgām tēmām. Tiekamies nākamreiz!